Jā, cilvēks iet pa ielu un deg skupu. Viņam kaut tāds izdedzis mugurā. Lūdzu. Labdien! Labdien! Jums zvanu no Lietīšu apmācības centra. Mani sauc Anita. Jums ir mirklīts laika veltīt telefonu sarunai par grāmatām? Par kādām grāmatām? Es jums gribētu pastāstīt par 2 grāmatām, kas ir iznākušas mūsu uzņēmumā. Viena ir par rokdarbiem, otra par veselības ABC lielo rokas grāmatas sērijā iznākušas ir. Vai jums interesētu tādas iegādāties, varbūt Regīnas Roškānas veselības ABC? Interesanti jau būt, jo tur jau kaut kas ir darīts. Jā. Es jau Madonā tur biju un gadu es tur nodzīvoju. Jā. Pārējais ir Rīga, jo tur es beidz visu. Ja jūs gribētu viņu iegādāties, viņa maksā 18,50 ar pasta izdevumiem un piegādi pēc rēķina atmaksas. Viņai ir 21 nodaļa. Tur arī pārsniecības augiem ir ļoti daudz profilakse, kā izmantot profilaksē un arī kādās devās un, var sakot, un kā ievācami, sagatavojami tie ārstniecības augi, arī augu attēli, to īs apraksts un arī par dažādām slimībām ieskats, ja? Sākot no sirds asinsvadiem, tur elpošana, gremošana, kas mums visas ir, jā, acis, āda, ausis, vārdu sakot, kauli, locītavas, viss tur tiek, dotas atbildes konkrētas, ja kas ir kādas pirmā palīdzība, kā sniegt, ja vēl dakteris nav atnācis. Tāda mums tas piedāvājums ir. Vai jūs gribētu saņemt rēķinu un pēc tam to grāmatu? Grāmata cietos vākos ir un 250 laps. Cik viņi maksā tā grāmata? Viņi maksā, es jau teicu, 18,50 ar to visu PVN, ar pasta izdevumiem un sākumā, jā, var viņu dalīt uz pusēm, 2 reizēs var arī maksāt. Grāmata gan atnāks, kad būs viss samaksāts. Tā ir. Jā. Tā mums ir. Varbūt jūs gribētu saņemt to rēķinu un iegādāties šādu labu. Es gribētu gan. Jā, ļoti. Jokas es negribu taisīt, tāpēc, ka es tik daudz darījis, jo es Rīgā bijis un tad Madonā atkal tādā veidā. Tad sakiet lūdzu adresīti, kā jūs sauc un kur to rēķinu var sūtīt. Kur? Tas jau tagad ir tepat. Rīga, jebkur? Rīgā jūs esat jebkur? Rīgā, te jau 3 ēkas ir. Jā. Kāda iela? LV? Es pats nezinu. Te ir 3 tās mājas ir izbūvēts. Tās tikai tagad būvēts. Tagad, bet kur jūs dzīvojiet tad? Kāda adresīta, kur rēķina? Tieši tur es dzīvoju tagad. Pagaidām. Te ir 3 mājas uzbūvēts šeit ir. Un tā jau es esmu Rīgā. Kāda iela? Te jau 3 mājas tikai ir. Tur vēl viņi pārbūvē visu. Tās 3 mājas, kas šeit ir. Un kā jūs sauc? Kāds Pēteris Sabulis. Pēteris Sabulis, jā? Jā. Bet kur sūtīt rēķinu? Kur jāsūt rēķins? Adresi, lūdzu. Adrese? Jā. Kāda iela? Te jau tās 3 mājas tikai ir. Labi, es jums pazvanīšu tā vēlāk, jā?
Jā, jā. Paldies par Jo sarunu. trīs mājas vēl pagājuši nakti tur te darbojās ilgīgi. Tas sniegs ir liels. Paldies, visu labu. Nu jā, paldies. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say, Foot, Foot, don't live here no more. My pal Foot, Foot, always likes to roam. My pal Foot, now he has no home. Where will Foot go? What will Foot do? Oh, Foot, I wish I could find you. I've looked here, I've looked there, I've looked everywhere. Oh, Foot, why can't I find you? Foot, where can you be? Foot, why won't you answer me? Foot, oh, Foot, wherever you are, I want you to come home with me. I don't have time to roam, I have things to do. I have to go home. Oh, Foot, where are you? Foot didn't like to roam so well, he would still have a place to dwell. Foot, please answer me. I know where you are, you're behind that tree. Foot, please come to me. Foot, now that you're here, won't you?